Tā ir skola bērndārs. Es viņu saucu par lauku skolu, jo viņi atrodas Rīgā, viņi atrodas ārpus. Ēka sastāv no 2 apjomiem un no 2 stāviem. Pirmajā apjomā, apļu formas apjomā, pirmajā stāvā atrodas bērndārs, virs kura ir izvietots klases, kas tālāk ir savienots ar tiltu, ar skolas pamatapjomu. Un funkcionāli faktiski tādā veidā izveidoja 2 neatkarīgas pasaules. Uzsākot zīmēt šo ēku, mums bija vairāki nosacījumi, kas likās būtiski. Viens no tiem bija tas, ka klajā vietā, kas bija faktiski pļāva, likās, ka ir vajadzīga bērniem sava telpa, gan iekšējā, gan ārējā. Līdz ar to radās nepārprotama doma, ka vajag izveidot pagalmu vai tādu vidi, kur bērni, tātad gan bērndārs bērni, gan skolas bērni justos labi. Manuprāt, būtiskākais arhitektiem projektējot jaunbūvus ir interjeru neatšķirt kā kaut kādu atšķirīgu daļu no visa objekta, bet to sasaistīt jau no paša sākuma kā vienotu kopumu ar pašu arhitektūru. Man liekas, tad veidojās tā veiksmes formula. Bija mērķis izveidot skolu, izveidot pēc tādiem labākiem principiem, kāda varētu būt iedomājama gan no arhitekta, gan arī no pasūtītāja. Viens no nosacījumiem bija tāds, ka skola būtu paaudzei, kura domā daudz atvērtāk. Tātad, respektīvi, nebija doma vai bija sākotnējās sarunas par to, ka tā nav klašu gaiteņu, vestibilu konfigurācija, kaut kāda sabloķēšana vienam ar otru. Runa bija par to, ka nodarbības bērniem var notikt dažādās vietās. Un viens no tādiem labiem piemēriem varbūt ir Somijas piemērs, kur attiecīgi tieši pamatskolas izglītībā bērniem projektē skolas, kuras nav noteiktiem rāmjiem, bet ir pietiekami atvērtas. Bet bērnam vispār vidē ir jājūtās brīvi. Un, manuprāt, arhitektūra to ļoti labi var rosināt ar formām, ar krāsām, ar mēbelēm. Jau kopš bērnības bērniem ir ļoti būtiski parādīt, ka arhitektūra var būt ļoti dažāda, kad vispār pasaulē gan arhitektūra, gan interjers, gan māksla, ka viss šis ļoti var variēt, ka mēs neesam ielikt noteiktos konkrētos rāmjos. Manuprāt, arhitektūra tiešām spēja izglītot, jo tas, cik dažādi jau no bērnības mēs to redzam, tas tiešām attīsta to mūsu redzi uz lietām, uz kaut kādām sajūtām. Jo, manuprāt, arhitektūra nav tikai tas, kā mēs viņu redzam, tā ir sajūta, kā mēs varam dzīvot. Varbūt tas, kas bija tāds jaunums šajā objektā, kad laika ierobežojums patiesībā tikai mudina strādāt kvalitatīvāk, ātrāk. Un, kā man iepriekšējā pieredze rāda, kad vienmēr ir ļoti, ļoti liels šaubas, kā ir pareizi. Bet patiesībā šis laika ierobežojums kaut kā intuitīvi tevi dzen uz priekšu, pareizajā virzienā, un tev ir mazāk šaubas. Un es tiešām ceru šajā objektā, ka ir izdevies šīs šaubas nolikt malā un vienkārši intuitīvi strādājot, tikt pie tā rezultāta, kas ir tāds, kāds viņš šeit ir. Un es tiešām ceru, ka mums ir izdevies radīt vidi, kur bērns var attīstīties nākotnē, mācīties nākotnē un redzēt pasauli plašāk, tādēļ, ka viņam ir bijusi forša skola.